Es šobrīd atrodos Šķirotavas dzelzceļa stacijā, un aiz manis ir viens ļoti būtisks, vismaz savulaik ļoti būtisks infrastruktūras objekts. Tā mēs varētu nodēvēt bijušo lokomotīvu depo. Šķirotavas dzelzceļa stacija savu darbību uzsāka 1908. gadā. Pēc tam, kad tika pieņemts kardināls lēmums rekonstruēt Rīgas dzelzceļa mēzglu. Proti, kāpēc tas bija nepieciešams? Tāpēc, kad visas kravas operācijas savulaik tika veiktas faktiski Rīgas centrā, un tur bija divas atsevišķas dzelzceļa stacijas, viena uz 13. janvāra ielas, otru faktiski uz Marijas ielas, un tur viss arī notika. Kravas izkrāva, kravas iekrāva, arī spīķeriem, un tas radīja ļoti daudz dažādu neērtību. Un tāpēc ar staciju ar nosaukumu Rīgas Arķerovičneja, burtiski, protams, tulkojot, tā ir Rīgas Šķirotava, tika uzbūvēta šeit, šajā apvidū, praktiski neapbūvētā vietā, gandrīz vai klajā laukā. Un tā parādījās gan pati stacija, gan arī tas, kas bija ļoti nepieciešams tobrīd, lokomotīvu depo, kurā tika veikt gan lokomotīvu kārtējā apkalpošana, gan arī dažāda apjoma remonti. Sākumā, jā, jūs tūlīt varbūt izbrīnīsieties, bet tagad mums ir 19 iebrauktuves, sākumā bija 30. Tad depo bija krietni lielāks, sākās, jā, tur, kur šī te pirmā mums tagad un turpinājās vēl faktiski gandrīz, vairāk kā pusapli. Kāpēc šodien tā nav, par to mazliet vēlāk, bet jebkurā gadījumā interesantākais ir tāds, ka šis te pusaplis, jeb vēdekļa veida depo, bija tā laika modes kliedziens, jo līdz tam būvēja 19. gadsimtā galvenokārt depo taisnstūra veida, kas, protams, mazliet ir loģiskāk, bet grūtāk ir šīs lokomotīvas nepieciešamo daudzumā novietot tādos depo. Tāpēc tika izgudrots vēdekļa veida variants. Protams, ir nepieciešams lokomotīvu griezulis, ar kuru sagriezt lokomotīvu pret attiecīgajiem vārtiem, un, protams, diezgan sarežģīta sliežu ceļu infrastruktūra, bet rezultāts, protams, ir tāds, ka tiek ekonomēts gan vieta, gan arī, protams, loģiski var veikt šos te remontus katrā no attiecīgajām darba vietām. Depo turpināja pastāvēt arī pēc Pirmā pasaules kara. Neliela bojājuma tam tika nodarīta. Starpkara periodā šis bija faktiski viens no vadošajiem lokomotīvu depo visā Latvijas dzelzceļā, bet Otrā pasaules kara laikā, tāpat kā daudzas citas dzelzceļa celtnes, šis faktiski gandrīz pilnībā tika sagrauts. Un pēc tam atkal atbūvēts pa jaunam, jau dažādos laika posmos, par ko liecina arī attiecīga arhitektūra. Un tas kļuva ne par vienīgo Rīgā, jo Čiekurkalnā tika uzbūvēts vēl viens lokomotīvu depo, pie Rīgas pasažieru stacijas atradās vēl viens lokomotīvu depo, tad tā nozīmība jau bija tobrīd kritusies. Ņemot vērā to, ka šī te vēdekļa veida forma ir perfekti piemērota tvaika lokomotīvēm, tad, kad notika pārēj uz dīzeļvilci, tie bija pagājušā gadsimta 70. gadi, tika meklēti dažādi risinājumi, kā šeit arī apkalpot dīzeļu lokomotīvus. Tika pagarināts depo, ne visur gan šeit var iebraukt, piemēram, tikai var iestumt tikai manevru lokomotīvus, tad diezgan īsas šīs darba vietas, te jau ir tās veidotas garākas. Bet tas, protams, bija diezgan komplicēti, jo šīs telpas tika piemērotas, nevis uzbūvētas dīzeļu lokomotīvu apkalpošanai. Tāpēc pēdējos gados, tad, kad tomēr vairāk tiek domāts par ekonomiskumu, dīzeļu lokomotīvu remonts tika sakoncentrēts Daugavpilī, un šīs telpas tika atbrīvotas, bet bez pielietojuma tās nepaliek. Šobrīd jau te atrodas daļa no Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja vēsturiskā ritošā sastāva. Tā daļa, kas vēl gaida atjaunošanu, kas vēl gaida restaurāciju. Bet, jebkurā gadījumā mēs esam priecīgi, ka tāda izdevība ir šeit novietot šīs te ritošā sastāva vienības, jo vismaz no laika apstākļu postošās ietekmes tās te ir pasargātas. Turpmākajos raidījumos pastāstīšu, kas tad šeit ir iekšā.